Eiropas Savienības mājā atklāta portugāļu tēlnieces Marijas Leālas da Kostas izstāde lidojums. The exhibition is by a Portuguese young sculptor who has dealt with the theme of flying. As you know, flying is a very old dream. Šī izstāde ir jaunas portugāļu tēlnieces darbu izlase par lidojumu tēmu. Kā zināms, lidojums ir sens cilvēces sapnis. Putni lido, kukaiņi lido, kāpēc cilvēki nelido? Bet ir arī citi veidi, kā lidot. Tas ir domas, iztēles, atmiņu lidojums. Un, manuprāt, katra šī skulptūra ir kā portrets vai drīzāk mirklis, kurā notverts lidojums, iztēles lidojums. Jaunā māksliniece Marija da Kosta strādā ar dažādiem materiāliem. Šajā izstādē darbi lielākoties veidot no portugāļu marmora, melnā un baltā. Šī izstāde ir arī Portugāles vēstniecības mēģinājums iedrošināt jaunos portugāļu māksliniekus iepazīt citas valstis un parādīt savus darbus citām tautām. Un, manuprāt, tas ir ļoti simboliski, ka šī izstāde ir tieši šeit, Eiropas mājā, kas ir tikšanās vieta mums visiem eiropiešiem. Es ļoti priecājos, ka tas bija iespējams, un ceru, ka nākotnē daudz portugāļu mākslinieku brauks uz Latviju, un savukārt latviešu mākslinieki vedīs savus darbus uz Portugāli. More Portuguese young artists may come to Riga, and that more Latvian young artists go to Portugal. Izstāde lidojums Eiropas Savienības mājā būs skatāma līdz 25. augustam.